Čau visiem NHL fantasy draugiem. Nu, atkal esam šeit NHL fantasy podcasts LFL ietvaros un Latvijas fantasy līga, protams, piedāvā īpašus pasākumus šādus te podcastu veidolā gan NHL, gan NBA, gan arī Anglijas Premjerlīgai. Nu ko, esam NHL sadaļā mēs un šodien raidījumā mēs skatīsimies, kā ierasts 3 zvaigznes, X platforma, grupu rezultāti, grupu tabulas, labākie nedēļas menedžeri, nākamās nedēļas kalendāru apskatīsim, diezgan interesants tas kalendārs tur ir, un bija brīvais mikrofons, brīvajā mikrofonā, 2 tēmas diezgan tādas paskatīsimies, esmu izdomājis, jo, vai kaut kā ēteru piepildīt, un tāpēc parunāsim par labām lietām. Aiziet, skatāmies, kas tad 3 zvaigznes mums ir bijuši aizdītajā nedēļā. Redzam, Dāvids Pasternaks, pirmā zvaigzne, un ko tu mēs redzam, 4 spēles, 3 vārtu guvumi, 5 piespēles, 8 punkti. Apsveicam, vidēji spēlē 2 punkti gūti, un godpilnā pirmā vietā 3 zvaigžņu apbalvojumā šajā nedēļas. Masons Maktavišs ir otrā zvaigzne. Redzam, 3 spēlēs 5 vārtu gūmi, nevienas piespēles, 5 punkti. Masons Maktavišs, karsts, jā. Un Barrets Haitons, mēs arī redzam 4 spēlēs, 6 punkti, 4 vārtu gūmi, 2 piespēles. Barrets Haitons bija ļoti karsts sezonas sākumā. Varbūt tagad atkal atguvis ir otro elpu. Var pieskatīties, varbūt kāds paņemt droši un zinām labs iemetiens. Un ja punkti nāk, tad vispār ir zvērā tāds spēlētājs sastāvā. X platforma, te arī atlasīju tādas 3 interesantas lietas, un pirmā no tām aizdītajā naktī tas notika Buffalo Sabres spēlē 2 hat-triki. Teidžam Thompsonam un J.J. Peterka, kā smējās spēles laikā komentētāji, ja kādam vēl cepuris ir palikuši, tad metat ārā pie J.J. Peterkas hat-trika. Bet, redzam to, kad pēdējo reizi tāds Sabriem pasākums bija 2008. gada 18. janvārī. Un Dereks Roys un Drews Staffords to pašu izdarīja. Vienā spēlē attiecīgi guva abi 2 hat-trikus un diezgan interesanti. Tātad janvāris ir Buffalo mēnesis, mēs redzam dubultajos hat-trikos un diezgan daudz laiks pagājis. Ir 17 gadi sanāk, kopš pēdējās reizes tādas, forši. Patīk atcerēties, 17 gadi atpakaļ, redziet, 2 uzreiz lietas pēc kārtas, 17 gadi atpakaļ Korijs Stilmans spēlēja Hurricanes sastāvā ar 61. numuru, un viņa dēls, mēs redzam, debitēja Karolīnas sastāvā tagad aizdītajā nedēļā, un mēs redzam ar 61. numuru, tēvs, dēls, viss forši. Man patīk tādi stāsti, kad komandas iedod iespējas arī kaut kādām savām bijušajām zvaigznēm uzspēlēt arī viņu dēliem. Vismaz ieraksts ir tāds saudabīgi interesants. Un trešā lieta X platformā. 30 gadi, kad ir palikuši spēlētājiem, cik tad golus ir sametuši un kāds tad ir tas reitings. Mēs redzam, Tīmu Selānī 338 vārds iemetis pēc 30 gadu sasniegšanas. Džonijs Boiceks, Bostonas Bruins, kādreizais spēlētājs 374, Fils Esposito 391. Mēs redzam, Aleksam Ovečkinam tie jau ir 400 vārti. Un līderis ir Gordijs Hauss ar 415, bet Gordijs Hauss nospēlē līdz 52 gadu vecumam. Un, diezgan daudz viņš arī meta sanāk golus tajā laikā, bet ne tik daudz izstāst kā Aleks Ovečkins, protams, un mēs redzēsim, vai šogad paspēs uzstādīt rekordu Aleksandrs Ovečkins. Kaut kā šķiet, kad varētu arī pietrūkt maz drusciņu un viss pārliksies uz nākamās sezonas sākumu. Tā kā, redzēsim, interesanti, ka laiki mums priekšā gribās redzēt, kā labo rekordu, jo, rekordi jau ir tāpēc, lai tos labotu. Aiziet, skatāmies, kas tad mums notikās interesants elites divīzijā, un elites divīzijā mēs redzam Mārupes, derbijs bija Mārupes kanādiens, Mārupes Vētras, 8-7-2 Mārupes kanādiens ir pārāks, un, iet skrējiens par pirmo vietu noteikti, vēl joprojām notiekās šajā grupā ļoti tāds iespaidīgs, un būs interesanti pavērot pēdējās kārtas, kā tur viss saliksies. Jaunolainas Rieksti pārspēja vienu no grupas pastrītiem Abrupes Gorillas 10-6-1. Bauskas Great Alls
arī sīvā cīņā, diezgan sīvā cīņā pārspēja Seaside Lemurs. Seaside Lemurs, jā, ir cīņa par playoffiem, viņam katra kategorija ir svarīga, un zaudēt ar 9-8 nav nemaz tik slikti šajā scenārijā. Saldus Blēdis, 13-3-1 pār Rīgas Čaka Lauzni. Čaka Lauznim bija posms, kad viņš visus grāva, visus līderus grāva, bet tagad, kā saka, nespēja atrast nekādus argumentus pret Saldus Blēdi. Saldus Blēdi maz drusciņ par vēlu šķiet, ka šis pasākums ir noticies un diezko daudz nedod šī uzvara tik cik gandarījumu. Bauskas Beaters ar 14-3-0 pārspēja Rīgas Ūdenslavas. Bauskas Beaters ļoti svarīga uzvara, lai būtu vēl cīņā par elites regulārās sezonas uzvarētāju. Jo mēs atceramies, Bauskas Beaters pagājušās sezonas absolūtais līderis. Visu laiku tāds ēnā, un tagad nāk jau klāt līderiem. Rīga HC Lapsene 9-7-1 pārspēja Ikšķilas Haizivs. Atceramies, pagājušajā nedēļā pie mums ciemos bija kausa īpašnieks Bauskas Jetī un jaunais kausa īpašnieks. Un viņš novilka svītru un teica, ka Lapsene nebūs playoffos. Lapsene vēl spirinās. Un Bauskas Jetī jau tikko pieminētais ar 9-7-1 pārspēja Dārziņu Tontonus. Tad paskatāmies, kas notiek elites tabulā. Mēs redzam, atkal jauns līderis, brāļi savā starpā to viņi tik dara, kā mainās, tad viens, tad otrs, redzēsim, vai tā arī būs, vai tomēr kaut kas cits notiksies, bet jā, šobrīd Jaunēlainas Rieksti ir pirmajā pozīcijā un Mārpas Vētras ir otrais. Mēs redzam, kas palēcina Bauskas Beaters ar lielu uzvaru pār grupas pastarīti Rīgas Ūdenslavām, iekaro vietu uzreiz trīniekā un vairs tikai 4 uzvaras līdz pirmajai vietai. Tā kā ļoti labas iespējas izcīnīt arī regulārā čempionāta titulu. Nekas jauns priekš Bauskas Beaters, tā kā visas iespējas viņam ir. Bauskas Great Alls šobrīd 4, bet arī joprojām ir cīņā par titulu regulārajā, un arī Mārpas Kanādiens, lai arī uzvarēja dueli, nokrīt vienu pozīciju, bet tomēr saglabā cerības ļoti labas, lai pacīnītos pa pirmo vietu grupā. Bauskas Jetī pakāpās vienu pozīciju, bet man šķiet, ka Bauskas Jetī vairāk šajā cīņā īsti neiesaistās. Vismaz tādas sajūtas man ir. Rīgas Čeka Lauznis nokrīt 2 pozīcijas, šobrīd 7. Viņam arī jādomā, lai neizkristu vispār ārā no playoffiem. Pēdējās 2 kārtas diezgan tādas jaudīgas ir. Un Dārziņu Tontonis, Seaside Lemurs, protams, paliek tur, kur bija. Arī Lapsene un Ikšķilas Haizivs. Bet es vēl Lapseni nenorakstu. Lai arī mēs redzam 10 uzvaras atpaliek no Dārziņu Tontoniem. Un jābūt, ja ir laba nedēļa šī, tad visas iespējas ir, visas durvis varas vaļā un ļoti, ļoti ceru, ka tā cīņa paliks vēl arī Lapsenēm, jo vairāk komandas cīnās par playoffu, jo interesantāk. Ikšķilas Haizivs 11. Te viss ir beidzies, tāpat kā Saldus Blēdim, kurš pacēlās no 14. pozīcijas 12. Aburpes Gorillas šobrīd 13. un Rīgas Ūdenslavas ir 14. Džekiem no 11. līdz 14. vietai, kā saka, gandarījuma turnīrs atliks ārpus playoff zonas un redzēsim, kā tad viņiem noslēgsies un kurā vietā tad viņi beigās finišēs Latvijas Fantasy līgas elites divīzijā. Ejam pie otrās divīzijas A grupas rezultātiem. Salaspils Vikings ar 11-5-1 pārspēja Aizkaugas veco rajonu. Mans skrējiens beidzās. Man bija tāds diezgan iespaidīgs skrējiens, ļoti labi gāja, un tagad Salaspils Vikingi parādīja, kas tad ir kas, jo es biju aizkārpies līdz 4. vietai, Salaspils bija 3. un viņš atrāvās, pateica, nekā, tev te vietas šobrīd nav, mēģini citu dienu. Ogres Šārpa ar 12-2-3 pārspēja Beibežu ZMC. Ogres Šārps ļoti svarīga uzvara šajā grupā, jo, kā saka, paliek cīņā par playoffiem bija jāuzvar ar lielu rezultātu. Ķekavas Čikens 11-6-0, ierasts stāsts, Ķekavas Čikens uzvar, lai arī mēs atceramies, bija nedēļas, kad arī zaudēja, bet šobrīd viss kārtībā, Ķekavas Čikens uzvar. Rujens Maklondek ar 11-4-2 pārspēja Garkalnis Blue Jackets, ļoti svarīgi arī uzvara priekš Rujens Maklondeka, jo bija noslīdējis līdz 8. pozīcijai pagājušajā nedēļā, bet uzvarēja. Baronīls Zēni ar 10-5-2 pārspēja Garkalnis Meža Plēsoņas. Šeit arī bija stāsts par to, ka Baronīls Zēniem vajag uzvaru, jo, lai nostiprinātos 2. pozīcijā. Imants Wildbulls ar 10-6-1 pārspēja Pededzes Stieņus. Arī Imantas Wildbulls bija,
svarīga cīņa, jo šajā grupā visām tādām komandām arī Pēdējais Stieņiem bija svarīga cīņa uzvarēt. Viņam vajadzēja Imants Wildbulls, lai būtu tajā cīņā par playoffiem, bet Imants Wildbulls izrādījās labāks un, kas saka, paliek cīņā par playoffiem. Un Teikas Heroes ar 10-5-2 pārspēja Skriķu Našus. Teikas Heroes arī nostiprinās playoff zonā un Skriķu Našiem sāpīgi zaudējums, bet vēl nekas nav zaudēts. Iesim tālāk, skatīsimies, kas tad notiek B grupā. Rēzeknes Tiesneši ar 12-4-1 pārspēja Augšlīgas Vienroci. Vienrocim šī bija arī cīņa izšķirošā par playoffiem. Man šķiet, ka tagad mēs, kad skatīsimies tabulu, mēs redzēsim, ka tur ir diezgan bēdīgs skats. Tālāk, ja mēs skatāmies, tad Garkalns Antistārs un Smiltenes Ambas. Šajā duelī Garkalns Antistārs bija pārāks ar 9-6-2. Garkalns Antistāram diezgan tā visu laiku iet uzvariņa, viss tur kārtībā ir. Riga Red Wings ar 15-2-0 pārspēja Walmart Nordic Stars. Un Walmart Nordic Stars diezgan bēdīgs tagad nogrieznis ir, jo vienu brīdi viņš tur pa augšu dzīvojās, viss bija kārtībā, bet tagad tur balansē uz playoff zonas. Rīgas Stabiņi ar 11-5-1 pārspēja Aizroklas Turbīnas. Aizroklē vienādi rezultāti, jā, abi 11-5-1 zaudēja. Piebalgas Ķencis ar 12-4-1 pārāks pār Jūrmalas Spartaku. Piebalgas Ķencim ar tāds gājiens pretī playoffiem ir, jo Jūrmalas Spartaks arī tur ir tajā cīņā par playoffiem. Tā kā mēs skatīsimies tabulu, redzēsim, kas notiksies. Pļaviņa pobedīts ar 9-6-2 pārspēja Babītas Bruņiniekus. Babītas Bruņiniekiem sāpīgs zaudējums, jo arī joprojām iet cīņa par playoffiem. Un Sātiņu Kodiens HK Ropažu zvaigznes, 13-4-0. Šeit bija viss skaidrs. Sātiņu Kodienam svarīga uzvara. Ropažu zvaigznes tur bez variantiem. Visiem zaudēja nedēļu no nedēļas stabila pēdējā vieta grupā. Kā tad izstās tabulas? Redzam, A grupā trīnieks nemainīgs. Ķekavs Čikens, Baronielas Zēni un Salaspils Vikingi. Salaspils Vikingi ar Baronielas Zēniem vairāk cīnās par otro pozīciju. Teikas Heroes arī tagad piesakās cīņā, plus 2 pozīcijas, lēciens no 6. uz 4. Aizkoks vecais rajons šobrīd ir 5. Mīnus 1 pozīcija. Rujens Maklondeiks pakāpās uz 6. pozīciju no 7. Šobrīd Garkalnas Meža Plēsoņā mīnus 2 pozīcijas, bija 5. tagad 7. Ogres Šārps iekāpja playoff zonā un izdzen no tās Imantas Wildbulls. Un redzam, 10-14 nemainās. Pēdējais Stieņi, Skriķu Našķi, Beibeža ZMC, Pinky Suns un Garkalnas Blue Jackets. Reāli es saku, ka beidzies viss ir Garkalnas Blue Jackets, Pinky Suns un Beibeža ZMC. Un šķiet, ka Skriķu Našķi vēl varētu aizsirties playoffā. Tādas ir tās manas sajūtas, ja es tur vēl nedēļu atpakaļ vēl man šķita, kad pat 14. vieta vēl var tikt playoffos, tad tagad man māc baigās šaubas par pēdējām 3 komandām. Bet, tas šķiet, ka Skriķu Našķi vēl ir pēdējā komanda, kura varētu diezgan pacīnīties par playoffiem, jo viņam spēle ir arī pret Imantas Wildbulls, un šajā nedēļā tā kā arī tāda cīņa, lai pietuvotos tajam playoff zonai. Un, redzēsim, diezgan interesanti būs pastīties, kuras te komandas būs liekās un netiks playoffos un cīnīsies par palikšanu 2. divīzijā. Otrā B grupa, kā skatāmies, Riga Red Wings turās savā pozīcijā, ar 15-2-0 uzvarot, protams, tu ļoti grūti tevi būs dabūt nost, un Sātiņu Kodiens pacēlās no 3. pozīcijas uz 2. nobīdot Garkalns Antistārs. Redzam arī Garkalnas Antistārs, kā es teicu, uzvaru izcīnīja, bet krīt pozīciju zemāk. Bet joprojām paliek cīņa pa 1. vietu šajā grupā diezgan sīva. Arī Rēzeknes Tiesneši, kuru šobrīd 4. noteikti var cīnīties par 1. vietu. Piebalgas Ķencis mēs redzam šobrīd ir 5. Pļaviņa pobedīts 6. Un šķiet, ka šīs arī ir komandas, kuras vēl varētu teorētiski arī pacīnīties par 1. vietu. Nav nekas tur baigi traks. Un redzēsim, tas 1. sešnieks tāds arī stabili šķiet, ka ir playoffos. Man vismaz tā izskatās, ka diez vai kāds viņus varētu izsist. Jūrmalas Spartaks pakāpās no 8. uz 7. pozīciju, un Walmart Nordic Stars jau šobrīd ir 8. un vienu uzvaru tikai atpaliek Babītas Bruņinieki, lai izsistu ārā Walmart Nordic Stars no playoff zonas. Un, svarīgi Babītas Bruņiniekiem. Tāpat kā Rīgas Stabiņiem, kuru šobrīd ir 10. pakāpās pa vienu pozīciju nobīdīja Augšlīgas Vienroci uz 11. Grūti Jānim būs ar Augšlīgas Vienroci tik playoffos, it kā 8 uzvaras no playoff zonas, bet neiet pēdējā laikā kā gribētos. Redzēsim, ko nesīs šī nedēļa.
kas tur notiksies. Smiltenes Ambas, Aizkoks Turbīnas un HK Ropaša Zvaigznes, cīņa par palikšanu otrajā divīzijā jums būs diezgan smaga, jo, redzam, ka tā tendence jums nav diezko laba visā šajā sezonā, un skatīsimies, vai kādam no jums izdosies palikt, jo atgādinu, ka no otrās divīzijas 3 vājākās komandas pēc playoff, kā saka, ne tieši īstā playoff, bet 6 komandas, kur spēlēs, kuras netika playoff, savā starpā sadalīs tās 3 pozīcijas, kuri paliek otrajā divīzijā un kuri krīt ārā. Ejam uz 3. divīziju, skatāmies A grupā, kas tur notikās Augšlīgatnes Svētie ar 11-5-1 pārspēja grupas Pastarīt Līvāna Līdekas. Rīgas Mežonīgie Lūši ar 10-7-0 pievēc Purciem Zebieks. Edgars Lūsiņš pārbaudīja atkal, vai viņam vēl ir iespējas. Tabulu redzēsim, tad paskatīsimies. Jaunmāra pēc Dūži ar 8-7-2 pārspēja Ziedoņdārza Dullē. Ralfam, viss kārtībā. Ralfs labi iet šo sezonu un uzvaras nāk minimāls, bet nāk turās savā pozīcijā un joprojām saglabā izredzes cīnīties pa pirmo vietu grupā. Skrundas Polar Predators ar 9-5-3 pārspēja Ipiķa Penetratorus, Dinamo Saurieši ar 8-7-2 pārspēja Liepājas Vinstoperu. Dinamo Sauriešiem arī diezgan labi, viss tur izskatās, arī katru nedēļu cīnās pa uzvarām, viņas izcīna un arī turās savā pozīcijā. Augšlīgans Kasīts ar 11-4-2 pārspēja Jelgavas Wolfs, un augšlīgans komandām abām divām bija svarīgi uzvarēt, lai būtu cīņa par playoffiem. Un HK Bajāra ar 10-5-2 pārspēja Jaunpiebalgas Jenutus. Tas par A grupu, ejam uz B grupu. Teikas Degvielas ar 8-6-3 pārspēja Salkrastu Kajotīs. Salkrastu Kajotīs ir, bedre, kā čatā smējās Džeki. Nomainīja nosaukumu, viss slikti uzreiz. Rojas Sharks, grupas Pastarīte, kur atkal uzvar 10-6-1 pār Skujinas Pūces. Pavēlu Rojas Sharks ir saņēmies. Bauskas Olas ar 11-3-3 pārspēja citu Bauskas komandu Bauskas Kapibaras. Ergļu Akmens ar 11-4-2 pārspēja Centra Vikingi. Jelgavas Lupatas ar 13-4-0 pārspēja Zilānu Vimbas. Jelgavas Lupatas no 16 kārtām 12 kārtās ir nominēts kā nedēļas labākais menedžers savā grupā. Un šī jau ir 8. nedēļa, šķiet, ka viņš tiks nominēts, jo tās uzvaras ir iespaidīgas. Chickens, kā es teicu, Lupatas ir Chickens, tas pats, kas Chickens 2. divīzijā, tas ir Lupatas 3. divīzijā. LA Atletika svarīga uzvara 13-3-1 pār Madonas Spartaks. LA Atletika arī, baigā cīņa par playoffiem, lai viss notiktos, un redzēsim, kas tur notiksies tabulā, un Beberveka Zvēra ar 9-7-1 pārspēja Letlandijas Bebrs. 3C, Aberdeen Aliens uzvara 9-6-2 pār Salkrastu Pirātiem. Aberdeen Aliens, kur tev šīs uzvaras bija agrāk? Praulēns Puškas ar 8-7-2 pārspēja Jelgavas Pantēras, Rīgas Redi ar 8-7-2 pārāks par Jelgavas Lakīgaņu, Dubultu Pentagons bez variantiem, 15-1-1 pārbrauc pār Rēzeknes Golaris, ļoti, ļoti iespaidīgi uzvara un palīdz uzreiz tikt augšā tabulā, lai viss būtu kārtībā. Kuldīgas Katls ar 13-4-0 pārspēja Mārvus Pitontīģerus, apstādināja, Pitontīģeri bija ļoti karsti, un Kuldīgas Katls apstādināja. Tas man arī priecēja tādā ziņā, ka tur tā cīņa ļoti laba viņiem ir augšgalā. Un Ļaudons Ļaunie ar 9-7-1 pārspēja aizpēc Sarkanos Velnus. Ogres Cēlēni ar 10-6-1 bija pārāk pār Ropažu Mafiju. Un tad skatāmies, kas tur notiek 3. divīzijas tabulās. 3. grupa Dinamo Saurieši, Jaunmāru pēc Dūži, Liepājas Vinstoperu un Skrundas Polar Predators paliek tur, kur bija. Un reāli es saku, ka Dinamo Saurieši ar Jaunmāru pēc Dūžiem cīnās par uzvaru šajā grupā. HK Bajāri pacēlās pa 2 pozīcijām uz 5. vietu, arī 2 pozīcijas kāpj uz augšu Augšlīgans Kasīts, šobrīd 6. Un 2 pozīcijas krīt zemāk Jaunpiebalgas Jenuti un Purciem Zebieks, attiecīgi 7. 8. pozīcija un Augšlīgans Svētie šobrīd 9. Rīgas Mežonīgie Lūši ir 10. pakāpās pa 1 pozīciju, nobīdot uz 11. Ipiķa Penetrators, Ziedoņdārza Dullē, Jelgavas Wolfs un Līvāna Līde, kas paliek tur, kur bija, attiecīgi 12, 13, 14. Ko tam mēs redzam? Tas, ko es jau stāstīju, Edgars Lūsiņš ar Rīgas Mežonīgiem Lūšiem prasīja, vai viņš var tikt vēl playoffos? Es teicu 90%, ka nē. Jo diezgan tā liela atstarpe ir, 18 kategoriju atstarpe ir, un baigi nereāli, es neticu, ka kaut kas tāds var notikt, par vēlu arī vismaz drusciņu, un žēl, un neko darīt, Augšlīgas Svētie cīnīsies par atlikušo pozīciju,
no 9. Vietas mēģinās tikt iekšā un 5,5 uzvaras. Tas ir iespējams, bet tas arī šķiet, ka šajā grupā ir visas tās komandas, kuras tur cīnās, tas ir skaidrs. 3. B grupa. Jelgavas Lupatas, Teikas Degvielas un Bauskas Olas paliek tur, kur bija. 1, 2, 3. Šeit uzvarētājs Jorsens zināms ir grupā. Jelgavas Lupatas, viņš jau noteikti jau gatavojās arī play-offē. Ko tur gatavoties? Viņam katru nedēļu viss strādā. Salkrastu Kajotīs ar visu to, ka zaudēja, pakāpās pa vienu pozīciju, jo Madonas Spartaks smags zaudējums un līdz ar to krīt uz 5. pozīciju. Centra Vikingi paliek tur, kur bija 6. Beberbeku Zvēri šobrīd 7. no 9. vietas pakāpās pa 2 pozīcijām. Bauskas Kapibaras krītiens pa vienu pozīciju 8. un Letlandijas Bebri šobrīd 9. LA Athletic, neskatoties to, kad iespaidīga uzvara šobrīd paliek tur, kur bija 10. Ērgļu Akmens plus 1 pozīcija no 12. uz 11. Zilānu Vimbas šobrīd 12. Skujinas Pūts, Rojas Šarks attiecīgi 13, 14. Un šajā grupā mēs redzam to, ka LA Athletic, protams, ka vēl cīnās, tur pusi uzvara līdz 8. vietai un vienu uzvara līdz 7. Tur baigi laba cīņa džekiem būs. Ērgļu Akmens arī vēl ir cīņā. Un Zilānu Vimbas jau es saku, ka nereāli jau būs, jo baigi smags zaudējums pret Jelgavas Lupatām. Un kuram nāk Jelgavas Lupatas pretī, ļoti smagi šajā grupā. Bet jā, cīņa būs interesanta. Katrā ziņā šeit cīņa ir ļoti, ļoti laba par 8. 3. C grupā redzam Praulēns Puškas saglabā savu vadību. Izskatās, ka varētu arī izcelt regulāro. Dubultu Pentagons plus 3 pozīcijas, šobrīd ir 2. Ogras Cēlēni, Kuldīgas Katls paliek tur, kur bija. Mārpas Pitona Tīģeri zaudējot Kuldīgas Katlam krīt pa 3 pozīcijām zemāk. Šobrīd 5. Ļaudons Ļaunie un Jelgavas Lakīgang paliek tur, kur bija 6. 7. Rīgas Redi atpakaļ ir play-off zonā. Šobrīd 8. plus 2 pozīcijas. Ropužu Mafija, Salkrastu Pirāti krīt 1 pozīciju zemāk. Jelgavas Pantēras aizputas sarkanie velni paliek tur, kur bija 11, 12 un no bedres pašas apakšas izrāpās Aberdeen Aliens. Bauskas Golaris šobrīd pēdējais. Tā kā labs stāsts priekš Aberdeen Aliens, vismaz nebūt pēdējam un nosūtīt tur Rēzeknes Golaris. Bet jā, šeit cīnās vēl, kas tā varētu tāds, šķiet, kad Rīgas Redi, jā, Mafija, Pirāti, Pantēras vēl cīnās par 8. Es domāju, ka vēlniem sarkanajiem viss ir beidzies. Vari pierādīt kaut ko pretējo man, jo 8,5 uzvaras ir 8,5 uzvaras. Labākie nedēļas menedžeri. Elite. Mēs redzam Jaunolēnas Rieksti, Saldus Blēdis, Bauskas Bīters. Saldus Blēdis dabūja šo titulu aizdītajā nedēļā 16. kā labākais menedžeris. 2. divīzija A grupa Vikingi, Šārps un Maklondaika. Salaspils Vikingi tiek atzīts par labāko. 2. divīzija B grupa Rīga Red Wings, Piebalgas Ķencis un Sātiņu Kodiens. Rīga Red Wings, 15-2-0 uzvarot bez variantiem. 3. divīzija A grupa mēs redzam Augšlīgatnes Svētie, Augšlīgatne Kasīts un HK Bajāri. Beigās Svētie no Augšlīgatnes. 3. divīzija B grupa Bauskas Olas, Jelgavas Lupatas un LA Athletic. LA Athletic dabūja labākā titulu, un 3. divīzija C grupa mēs redzam Pentagons, Katls un Cēlēni. Beigās dubulto Pentagons tiek atzīts par 3. divīzijas C grupas labāko menedžeri 16. kārtā. Ejam skatāmies. 18. nedēļa priekšā. Nākamā ir 18. nedēļa pēdējā regulārajā sezonā. Ko tā mēs redzam? Mēs zinām, viņa būs gara. Sāksies 3. februārī, noslēgsies 23. februārī. 3 nedēļas. Kas tad mūs tik te nesagaida, vai ne? Tādas lietas interesantas. Un kas tad tas pats interesantākais? Mēs redzam 6 spēles. Utah Hockey Club. 6 spēles ir viņiem un redzēs. Mēs jau redzam 2. diena, 4. diena, 6. diena, vairāk 2. diena, 6. diena, 1. nedēļā un tajā 3. nedēļā beigās tomēr tā 6. diena un svētdiena tur jau arī diezgan piepildīta ir, bet Utah Hockey Club, tiem, kuriem varbūt ir kaut kādi līderi, noteikti jau redzējām, Barets Heitons, nedēļas aizdītās labākais, 3. labākais spēlētājs NHL 16. nedēļā,
Arī domāju, ka daudzās grupās viņš ir pieejams. Kāpēc ne? 6 spēles, tomēr ir 6 spēles. 15 komandām ir 5 spēles, tā kā, tur arī ir ko paskatīties. Un, ir vairākas komandas, kurām diezgan tāds interesants grafiks, kur tu spēlē gan trešdienā, kaut kādā, gan piekdienā, pirmajā nedēļā. Un tā kā var salikt diezgan labi sakombinēt, tur būs ko padomāt. Un 3 spēles ir Buffalo un Winnipegai. Tie, kuri jau laicīgi gatavojas, tie saprot Winnipega. Pēdējā nedēļā sāpes, bet pēc tam, kad pirmā kārta playoffos sākas, tad Winnipega ir tā komanda, kuras spēlētājs tu gribētu savā komandā. Skatīsimies, kā tur būs. Nākamajā nedēļā mēs runāsim par playoffiem, kā tur izskatās un kam tur ir labi kalendāri, bet, jā. Diezgan izšķiroša nedēļa daudziem. Mēs jau redzējām, tabulas 18. nedēļa būs, tāpēc sagatavojieties kārtīgi. Tiem, kuriem neko nevajag vairs 18. nedēļā, tie noteikti var gatavoties izslēgšanas spēlē. Jā, brīvais mikrofons. Mēs redzam, mega trades bija pagājušajā nedēļā notikās, un es arī tā kā uz nažiem, uz drusciņu, kas te notiekās, kas te tāds tagad ir. Tieši vēl nebija aizgājis gulēt un skatos Twitterī ieliek, ka tagad viss notiekās. Mikko Rantanens tiek aizmaņas. Kāds Mikko Rantanens, kurā vietā? Kādi Mikko Rantanena gājieni? Jo nekur nebija vispārībā nekādas domas, ka Mikko Rantanens varētu tikt aizmainīts. Apskatniekus, kurus skatījos es arī iepriekš, viņi nevienā brīdī nebija pieminējuši, ka Mikko Rantanens varētu tikt aizmainīts, bet redzam, kā notiekās, un Mikko Rantanens jau jaunā uniformā spēlē, 96. numurs, Džeks Rosloviks spēlēja, pirms tam atdeva savējo 96. Superstāram jādod savi numuri. Un, jā, mēs redzam, ka vēl Taylors Halls arī tika aizmainīts no Čikāgas. Šī bija 3 komandu maiņa. Noteikti, kad arī daudzās grupās čatos es jau tur redzēju, kad sprieda, kurš sprieda, kā kuram šķita. Viens teica, ka ko dara Colorado, cits atkal teica, ka viss ir kārtībā, pareizi dara, bet, Mārtiņš Nečas tagad spēlē Colorado Avalanche, mēs redzam arī Džeks Drūrijs, kas ir diezgan interesanti, jo viņa onkulis savā laikā, Kris Drūrijs, kurš tagad ir New Yorkas Rangers ģenerālmenedžeris, savā laikā spēlēja. Tie, kuri atcerās tos laikus, tie ļoti labi atcerās arī Krisu Drūriju, ka viņš tur spēlēja, un Avalanche, un Džeks Drūrijs arī diezgan priecīgs par to, ka viņš ir nonācis Avalanche. Kā saka, jā, mēs jau redzējām, ka Stilmans spēlēja Karolīnā, un kur atkal Drūrijs ir ģimenes biznesa, atkal ir Avalanchos Drūrijs. Bet, es savas 5 kapeikas par šo treidu varu pateikt tādu, kad, ko es esmu lasījis, kad Rantanens ir ļoti dusmīgs, kas kā ir noticies, kad viņš esot gatavs bijis paņemt mazāk. Sākumā bija runa, ka viņš grib kā Draisaitls dabūt, tur kaut kādus 14 miljonus, un komanda viņam piedāvāja 11,5, un viņš tur tāds, kaut ko, varbūt gribu vairāk, un Tad es lasīju ļoti labu arī vienu rakstu, kur teica, ja Rantanens ļoti būtu gribējis palikt Colorado, tad viņš būtu arī palicis. Un būtu normāli arī runājis un nevis tielējies un stāstījis, ko viņš grib vai ko viņš negrib. NHL ir biznes, tas ir pirmām kārtām, tas ir biznes. Un paņemt Nečasu, es neesmu Nečasa fans pats, es to esmu teicis džekiem arī, ar kuriem esmu spriedis par visu kādām tādām lietām, un es arī nekad neesmu viņu draftējis, bet es zinu, viņš ir ļoti ātrs un tehnisks spēlētājs, ļoti labs spēlētājs. Nečas ir, tas jau ir gaumes jautājums, kuram spēlētāji patīk. Arī Rantanena fans es nebiju, es kaut gan viņu nodraftēju, es sapratu, ka, es neesmu Rantanena fans, un es ļoti labi saprotu to, ka, Colorado savā ziņā viņi iekonomē, viņi var palikt kaut kādā ziņā stiprāki, jo Nečasam vēl ir 2 gadu līgums, šis un nākamais gads, un tur nav tās summas tik lielas, viņi var kaut ko operēt un kaut kā savādāk varbūt komandu nostiprināt. Tā kā es uzskatu, ka ļoti, ļoti pareizi dara Avalanche, jo savā laikā es arī lasīju kaut kur, kad neviens spēlētājs nestāv pāri organizācijai, un tādā ziņā, ja kaut kādas ir tādas problēmas, tad likvidējam, kā saka, citās vietās spēlēs. Un kas pats interesantākais, ko es tā aizdomājos, redzēsim, it kā Aho ir tur un tāda Somu invāzija vienmēr ir bijusi Karolīnā, un Aho diezgan labās
attiecībās ir ar Rantanenu, un visi tagad saka, ka Aho pierunās Rantanenu palikt, parakstīt līgumu, lai, ilgtermiņā, lai viņš paliek tur uz ilgu laiku. Bet, redzēsim. Pagājušajā Gancels arī tika aizmainīts uz Karolīnu, tik tagad būs, un mēs zinām, kur Gancels ir Tampa Bay Lightningos, jo šiem spēlētājiem patīk iziet uz brīvo tirgu, paskatīties, kāda viņiem ir cena brīvajā tirgu, ko viņiem dod. Tā kā, būs interesanti pastīties, kā šī sāga ar Rantanenu attīstīsies Karolīnā, vai viņš paliks Karolīnā, saku vairāk jā nekā nē, bet tajā pašā laikā es domāju, ka es gribētu redzēt, lai viņš ir brīvajā tirgu, lai komandas pacīnās, un Chicago Blackhawks varētu būt ļoti labs gājiens. Naudas daudz, brīvie līdzekļi daudz, un būvēt komandu jau kaut kādu bedārdu, kāpēc, lai nepaņemtu kaut kādu Rantanenu. Tā kā, jā, redzēsim, kā būs. Un vēl viena tēma, par kuru ātri gribu parunāt, kamēr mums vēl ir kaut kādas 5 minūtes. Kurš lieks šajā te duelī? Jo mēs zinām, tieši tagad iznāca runāties ģenerālmenedžeris, vakardien šķiet tas bija, un viņš teica, ka ir saspīlējums un kad viņi mēģina. Starp citu, man šķiet, ka Karolīna gribēja J.T. Milleru, bet tad viņi kaut kā pārbaudīja, kas notiek ar Rantanenu un dabūja Rantanenu. To es sapratu no apskatniekiem, ka tādas runas kaut kādas ir bijušas, kad viens no Vancouveras, man šķiet, ka tas ir J.T. Millers, kuru viņi tā kā vairāk runāja, ka varētu dabūt. Bet, ja tev ir iespējams Rantanenu dabūt, protams, ka tu ņemsi Rantanenu. Un ko mēs te vēl redzam? Es nezinu, kurš lieks, man tas jautājums diezgan interesants ir. Eliešs Petersons tomēr draftēts Vancouveras sastāvā, un viņš ir izgājis no pirmās dienas, kā saka, ir Vancouveras Canucks. Līgums viņam ir 11,6 miljoni, vēl 7 sezonas, neskaitot šo. J.T. Millers, un Eliešs Petersons ir 26 gadus vecs, J.T. Millers ir 31 gads, plus viņam ir 8 miljoni, un vēl bez šīs sezonas vēl 5 sezonas ir tāds līgums. Man jau šķiet, ka J.T. Millers lielāks ir variants, ka tiks aizmainīts, un tas jau arī vairāk kā skaidrs ir, ka tā vajadzētu notikties, jo Eliešs Petersons tomēr lielākā vērtība šķiet, viņš varētu būt sastāvā, un vismaz tādas ir tās aizdomas manējās, jo, ko teica ģenerālmenedžeris, to, kad jā, ir tādas problēmas, un viņi vispārībā kaut kādā brīdī pat sāka runāt, ka varētu abus divus aizmainīt, lai vispār miers mājās būtu. Bet Quins Hughes teica, ja komandā notiks pārbūve, ko viņš arī tā kā ģenerālmenedžeris teica, ka viņš varētu domāt Vancouveras Canucks par pārbūvi kaut kādu, un tad Quins Hughes teica, ka tad ar mani nereiķināties, tad meklējiet arī man maiņu. Un to viņi negrib pieļaut, jo Quinu Hughesu tiešām negribētu pazaudēt Vancouvera, un jā, būs interesanti paskatīties, jo karstākais pīrādziņš šobrīd arī ir J.T. Millers, es domāju, visā tajā brīvo aģentu tirgu, un, kā brīvo aģentu, ne jau brīvo aģentu, bet, tie, kuri varētu būt pieejami uz trade deadline, brīvi aģenti, mēs zinām, ir jūlijā, bet, jā, tie, kuri pieejami ir uz kaut kādiem tradeiem, J.T. Millers noteikti varētu būt pats karstākais, ko varētu dabūt. Kāda komanda, kura grib pastiprināties uz playoffiem, redzēsim, kur viņš nonāks. Sākumā runāju par Rangeriem. Rangeri tomēr ir draftējuši J.T. Milleru, un būtu forši, ka viņš tur varētu atgriezties, bet, nezinu. Mēs paši zinām, ka menedžeri savā starpā noteikti runājās, un kaut kādas viņiem ir vairāk kaut kāda piekļuva informācija, kāpēc vispār šis saspīlējums ir radies, kas pa problēmām ir un tādā garā, un neviens jau negrib paņemt kaut kādu spēlētāju un sākties tev problēmas ģērtuvēs un tādā garā, tāpēc jā, interesanti būs pavērot, kā šis attīstīsies, un 7. martā ir trade deadlines, diezgan vēl patālu tas ir tādā ziņā, bet LFL noteikti rādīs, es noteikti sekošu LFL, kā saka, labākajās tradīcijās trade deadline, būšu klāt ar jums, lai varam vērot, kādas tad būs maiņas. Bet, tam vēl laiks ir, un priecē mūs NHL ar skaļām maiņām, tāpēc gaidīsim atkal kaut ko labu. Paldies, ka jūs skatījāties, atbalstat mūs ar laikiem,
Un droši rakstiet komentārus, kā jums šķiet, kurš varētu būt liekas un kā attīstīsies šis un uz kādu komandu tiks aizmainīts JT Millers vai varbūt Elijs Petersons. Tā kā paldies visiem un tiekamies jau drīzumā un visu labu!